Labvakar, cienījamie Duolife kluba biedri un cienījamie viesi. Šodien mēs iepazīsimies ar Duolife produktiem, īsi, konkrēti, tieši pa punktiem jūs uzzināties visu, kas ir mūsu produktu klāstā. Mani sauc Jelena Vecele, esmu ar kompāniju jau 6. gadu un ar brīnišķīgiem kolēģiem šodien tieši dalīsimies, kas tad ir Duolife un ar ko ir tik kolosāli mūsu produkti. Bet vispirms es gribētu uzdot jautājumu jums, katram no jums, kāpēc ir tik svarīgi rūpēties par savu veselību? Protams, viena no atbildēm var būt, lai izskatītos labi, lai justos enerģiski, lai novecoti cienīgi, jo nav nevienam noslēpums, mēs visi novecojam. Agri vai vēlu, mēs visi tur būsim. Bet es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka novecošana var notikt ļoti dažādi. Un viens no faktoriem, kas arī nav nekāds atklājums, no kā ir atkarīga mūsu veselība, ir tāda, kā cilvēks atšķirībā no auga ir krietni sarežģītākā būtne. Ja augam ir vajadzīgi tikai 3 sastāvdaļas – ūdens, saule un gaiss, tad cilvēkam paskatieties katru dienu ir vajadzīgi vairāk kā 70 uzturvielas, arī minerālvielas, vitamīni, aminoskābes un tā tālāk un tā tālāk. Un it kā liekas, taču var dabūt to visu pārtikā. Bet jūs piekritīsiet noteikti, kā agrāk, protams, bija dabiskāka mēslošana un arī pati pārtika bija krietni pilnvērtīgāka, bet šodien, ķīmiskā apsmidziņošana arī nevienam nav noslēpums, sterilizēta augsne un piesārņojums atstāja savas pēdas, un tad mēs ēdam to, ko mēs ēdam. Un, kā jau statistika liecina, ļoti vienkāršas lietas paskatieties, elementāri burkāni. Kaut vai tie paši burkāni jau šobrīd pa 74% attiecībā uz uzturvielu samazināšanu gadu griezumā ir kļuvuši mazāk vērtīgi. Tas nozīmē, ka mums ir jāapret krietni vairāk nekā kādreiz, lai iegūtu to pašu uzturvērtību. Paskatieties, kādi cipari, Labi, pieņemsim spināti, brokoļi, varbūt nav tādi ikdienas produkti, bet burkāni, kartupeļi. Vienkārši tiek samazināta uzturvērtība. It kā liekas, daudzi saka, labi, es ēdu gaļu un zivis. Un kā ir ar tiem? Noteikti esat pamanījuši gaļas gabalu uz pannas, kur iztek ūdens diezgan daudz, arī tie paši zivs garšas, piegaršas un stāsti, briesmīgi stāsti, kas tik tak nav dzirdēts. Diemžēl tāda ir mūsu realitāte. Un, protams, pats par sevi jautājums, ko tad darīt? Šajā gadījumā palīgā mums nāk uzturbagātinātāji. Tas ir ļoti vienkāršs veids, kā papildināt savu uzturu. Neviens neatceļ to, kad vajadzētu veselīgi ēst un skatīties, ko mēs ēdam, bet ar to ir pa maz. Vai jūs piekritīsiet, droši rakstiet, čatā, vai jūs piekritat šim apgalvojumam, kad ar to ir krietni pa maz mūsdienās. Un, protams, daudzi pasaka par to, ka šobrīd uzturbagātinātāji ļoti daudzas kompānijas piedāvā šos produktus. Ar ko tad Duolife ir īpašs? Pirmkārt, ir daži faktori, uz ko noteikti jāskatās, izvēloties uzturbagātinātājs, piemēram, kā dabīgi avoti, lai nebūtu ģenetiski modificēti organismi un konservanti, lai būtu sastāvdaļas ar bioloģisko izcelsmi un, protams, lai tas viss ir pārbaudīts, lai tas ir droši. Un tiem visiem kritērijiem atbilst mūsu lieliskie Duolife produkti. Tas viens fakts, kad produktus izmanto vairāk nekā 300,000 cilvēku visā pasaulē. Un šis skaitlis iet tikai uz priekšu, uz augšu, viņš nestāv uz vietas, jo ir ļoti daudz apmierināti klienti, partneri, tā skaitā arī ārsti, farmaceiti, augu speciālisti un naturopāti, tie cilvēki, kas ļoti smalki pārzina dabas būtību. Un nedaudz par pašu kompāniju. Kompānija jau ir 13 gadi. Šogad tieši mēs svinēsim 13 gadu jubileju, brauksim uz Poliju, vēl ir iespēja pievienoties, laipni aicināti. Kompānijai ir 4 līdzīpašnieki, daudzi jau ir pazīstami, praktiski visi ir bijuši Rīgā, viens tikai vēl nav paspējis atbraukt. Kas ir svarīgi? Produktu klāsts šobrīd vairāk kā 80 produkti, kosmētikas produkti un uzturbagātinātāji. Protams, ir piegāde pa visu pasauli, ir valoda, kas ir pieejama visā pasaulē, veselas 13, ar ko var komunicēt savā starpā. Kas ir ļoti svarīgs fakts – pašu laboratorijas. Un, protams, liels apgrozījums un ļoti daudz apmierināti klienti. Šeit ir neliela karte, kas parāda, no kurienes nāk produkti, jo daudzi pasaka, kur atrodas kompānija Polijā. Un apmēram tā, Polija, tieši tā, jo Polija atrodas Eiropā, bet paskatieties, no kurienes nāk izēvielas. Piemēram, to pašu mūsu produktu, kas ir alojas, sastāvā esošais alojas produkts nāk no Meksikas. Iedomājieties, un melno vīnogu sula, kas ir vienā no mūsu produktiem, nāk no Grūzijas.
Nav pārsteigums, ja? Lūk, un tad, protams, nevar nerunāt par tādu lietu kā zelta standarts, kas ir ļoti raksturīga lieta Dolife kompānija. Ļoti svarīgs moments ir sinerģisms, ja? Jo visi produkti, kas ir katrā pudelē, katrā iepakojumā, viņi strādā sinerģiski, ko tas nozīmē, ka viņi papildina viens otru iedarbību. Ļoti svarīga lieta, manuprāt, ir stikla iepakojums un īpaša tehnoloģija, nerunājot, nestāstot pa detaļām, ja tas ir pie augstas spiediena un zemes temperatūras, tiek dabūts tas koncentrāts, tas labākais no katra auga, no katras sastāvdaļas, kas ir šajā brīnišķīgajā pudelē. Un, protams, arī klīniskie pētījumi tiek veikti un pilnīgas sastāvdaļas ir izmantotas, atkārtošos, bez ģenetiski modificētiem organismiem un mākslīgiem konservantiem. Vai nav brīnišķīgi? Ļoti svarīgs fakts ir zinātniskā padome. Profesors Kardašs, kas ir redzēts ekrānā, jā, ir bijis arī Rīgā, daudzi pazīst šo, manuprāt, lielisko cilvēku, staigājušu enciklopēdiju, kā es saku, bet zinātniskā padoma ir vēl ļoti svarīgi cilvēki, kas zina, par ko runā, paskatieties uz tiem amatiem, jā, uz tiem grādiem zinātniskiem, tātad ļoti svarīga zinātniskā bāze, kas ir kompānija. Protams, šāda lieta nevar palikt bez apbalvojumiem, bez certifikātiem. Šobrīd daudz nepievērsīšos tādai informācijai, jo informāciju var atrast mājaslapā un papētīt par katru produktu, kādi certifikāti, palasīt informāciju, ja, un pārbaudīt, ja jums ir tāda vēlme. Šeit īpaši izcelšu ISO 22000 certifikātu un pateikšu arī to, ka Latvijā šie produkti ne tikai certificēti, bet ir arī veikta notifikācija. Ko tas nozīmē, kad ir pārtikas veterinārais dienests, arī ir devis savu atļauju, un ja jums ir iespēja un vēlme izveidot sadarbību ar Dolife kā biznesu, ja te jūs pilnīgi droši varat izmantot šos produktus. Un nākamais moments, jā, par ko es gribētu runāt, kad mūsu produkti ir sadalīti tādās 4 grupās. Ir šķidrie produkti, kā jūs redzat, kapsulu formā, ir lieliska kosmētika un produkti sausā jeb pulveru formā.